Šodien mēs atrodamies Rīgas Plaza multikino telpās, kas mums ļoti laipni atvēlēja telpu šīs dienas semināram. Kuru organizē Junior Achievement Young Enterprise Latvija. Un šī jau ir kā tradīcija. Katru gadu tiek organizēta šāda veida semināri gan reģionos, un kā noslēdzošais Rīgā. Šodien skolēniem ir iespēja uzzināt daudz ko jaunu gan par mārketingu, gan par to, kā veidot savu pirmo mācību uzņēmumu, kā viņu attīstīt, kā varbūt rast savu pirmo veiksmīgo ideju un galu galā arī kā reģistrēt šo uzņēmumu. Šodien šeit ir sapulcējušies vairāk kā 400 skolēni no apmēram 60 Latvijas skolām. Vispilgtāk man atmiņas palika ir otrā prezentācija, tāpēc, ka viņa bija jautri pastāstīta. Precizēšu Jānis Polis par sociālajiem tīkliem. Ja? Viņš spēja, tā teikt, jauniešus, es jau nezinu, kā no cita viedokļa, bet viņš jauniešus spēja piesaistīt, piemēram, mani. Man vislabāk patika ir prezentācija no Dūduma, kā arī Jāņa Poli prezentācija par reklāmu mārketingu. Nu jā, un visā visumā sociālajā mēdī tā ir lieta, kas man saista. Un personīgi viss patika. No viss, kas bija arī vācu lektors, aizmirst diemžēl vārdu, kur viņš stāstīja par savu biznesu, par Indijā, kā tolets viņam attīstījās viņa biznesa. Ļoti interesanti man šķiet tas viss, jā. Man personīgi visvairāk patīk tas par tām toletēm, ka viens cilvēks kaut ko tik lielu izdomā un tas palīdz tik ļoti cilvēkiem daudziem kā lielam skaitam, jā. Man patīk žurnāla ir. Prezentācija, kur viņš stāstīja par tām reklāmām sociālās mēdījos. Tas bija interesanti. Man kaut kas tāds, ko liekas, ka latvietis tam nevar izdarīt, bet tomēr tās idejas tik interesants. Jā. Man teorētiski patika visas tās prezentācijas, bet arī iekrita atmiņā visvairāk tas ir. Tieši ar to, ka visas tās oriģinālās idejas tām reklāmām, jo es nebiju pilnīgi nevienu redzējusi no viņām iepriekš. Un tā bija interesanti tagad skatīties, kā viņš to visu, kā radoši piegājis visam. Šīm lekcijām, jā, pašam rodas tāda sajūta, ka vajadzētu to darīt. Jā. Visiem reāli rodas šādas sajūta. Mēs ar komerces klasi atbraucām visi nākamie biznesmeņi, teiksim tā. Šitais man pirmais gads, kad es esmu šeit. Cik es zinu, viņš jau vairākus gadus ir bijis. Un es domāju šogad arī kaut kādu, bet es vēl neesmu izdomājis, ko tieši kādu uzņēmumu es gribētu. Mums nākamā obligāti tas jātaisa. Šogad mēs tikai ievadu klasi skatāmies to visu, 11. to taisa, un jā, tad nākamā gada arī taisīsim. Pagaidām jau ir radušās dažas idejas, kuras varētu izmantot. Saistībā ar ko jau nav noslēpuma? Ar ikdienu, ko mēs visu laiku izmantojam. Kas jauns, kaut kas jau varbūt redzēts vai kaut kas unikāls? Kaut kas jauns, jā, ja ne ķīnieši to nav izdomājuši. Pirmkārt jau tā, protams, ir drosmi riskēt, jo to atzīst, ja ne visi, tad noteikti vislielākā uzņēmēja daļa, ka galvenais ir uzdrošināties, un ļoti iespējams, ka neizdosies 1., 3., 10. un varbūt arī 30. biznesa ideja, tad varbūt tieši tā 31. vai 32. izdosies, un tā būs tā visveiksmīgākā. Galvenais cilvēkiem jābūt aktīviem un spēj sev ticēt saviem panākumiem, un tā jau, protams, viss izdosies. Vajag pacietību, jo tas viss nenāk vienas dienas vai mēneša laikā, viss nāk ar gadiem, tā peļņa un vispārējais, un vajag būt ļoti pacietīgam, tad vajag apņēmīgam, jā, tās būtu galvenās. Pirmkārt, man liekas, ir jātic sev, jātic savām idejām, jātīst tās idejas, jābūt kreatīvam un jāskatās, kas vispār pasaulē notiek, jāskatās globāli, un ir jādara tas, ko varbūt jāveido tas, ko cilvēki ikdienā izmanto, tajā pašā laikā neizmanto, lai rastos kaut kas jauns un interesants, oriģināls. Jā. Obligāti mērķtiecībai jābūt un vajag ticību sev, jā, visvairāk, un galvenais nepadoties. Otrs, ko es noteikti ieteiktu jauniešiem pamācīties un iemācīties no šiem lektoriem, tas, kā viņi prezentē savu ideju, kā viņi aizstāv savu viedokli, aizstāv savu ideju, un kā viņi pārliecina gan mūsu skolēnus šodien, gan visus potenciālos klientus un patērētājus par to, ka viņiem šī ideja ir nepieciešama.